Čau! Laipni lūgts komandā. Pirmkārt, Riga futbola kluba un skaidrs, ka mums ir kaut kāds iemesls, kāpēc mēs esam savākušies. Tu zini, 27. aprīlis, lielais Rīgas derbijs, Riga pret RFS, Skonto stadions un kaut ko mēs sagaidām arī no tevis un zināt ko. Jā, mēs būsim ar manu kolēģi Ejimtu Piemu un iemauksim noteikti foršu setu priekš visiem tiem, kam patīk ne tikai futbols, bet arī mūzika, jo es domāju, ka sports un mūzika viņi ik pa laikam iet roku rokā, tā kā zīmīgs singli no manīm, rajons un vispārējais. Par rajonu? Jā. Futbolu spēlējāt? Jā, mācām vasarā futbols, ziemā tur Dīķis aizsal, mums blakus bija Mārs Dīķis, Mārs aizsal, mēs slidojām, bet pa vasaru futbols gāja vaļā vecīt. Ir vēl viena lieta, ko mēs redzam pēdējā laikā aizvien biežāk sporta pasākumos parādies, bet tavs iecienītākais sportoveids ir kur? Nu, es domāju, ka, zin kā, es pats bišķiņ ar boksu savā laikā nedaudz bija aizrāvis, bet... Tas arī par rajonu vairāk, ja? Tas vispār, zin kā, forši, tā īsturība un sagatavot fiziskā diezgan laba, bet komandas sportā, man liekas, tas ir forši, kad parāda, cik komanda var kopā daudz izdarīt, cik treneris ir nozīmīgs un... Jā, galvenais, lai nevienam nav super liels ego, man liekas, ka tur tas moments arī svarīgs. Tas komandas tādā spēlē ir svarīgs. Tā kā ir vienmēr interesanti apstīties, kad komandas spēlē, vai tas ir futbols vai kāds cits sporta veids, ir forši pavērot, kā tā miedarbība notiekās. Nu, ok, tad vēlreiz ar Ģirtu aicinām visus 27. aprīlī Skonto stadions, Rīgas derbijs un no 18:30 arī Ozolu uzstāšanās. Jā, tieši tā, nākiet ciemos, gaidīsim uz visus futbola svētki. Tiekamies tribīnē. Apģērbā un frizūrā, biks neredzēts forums, apel kā platforma, uz galds katram afro, un tā viss katlo. Čau, Ģirt. Čau. Pirmkārt, laipni lūgts komandā. Jā, es vienmēr gribēju būt vārdsargs. Jā, tev arī. Čau. Laipni lūgts komandā. Ei, super. Futbola kluba. Paldies. Jaunā mīļā vietā. Tu man tā kā iedevi un neiedevi, jā? Uz pilnu ručku. Bet mīļākais sportoveids? Es